Liels prieks jūs redzēt šeit tik kuplā skaitā. Varbūt sākam īkšķis uz augšu, īkšķis uz leju. Kā jūs šodien jūtaties? Labi, pārsvarā labi. Ir sestdiena, skaists laiks. Acīm redzot, nav jāstrādā, ja reiz esat šeit. Par to ir liels prieks. Ne jau velti droši vien šī tēma jūs ir piesaistījusi. Jūs paši noteikti apzināties, ka mēs dzīvojam tādā interesantā laikmetā, kur strādāšana un skriešana visu laiku līdz izsīkumam jau ir kļuvusi par ne tikai normu, bet par tādu kā modes lietu. Un to apliecina arī jaunākā statistika, jo izrādās 91% Latvijas iedzīvotāju ir saskārušies ar izdegšanas simptomiem. Bet cik ilgi mēs varam dzīties pēc tiem panākumiem, uzstādīt arvien jaunus, arvien lielākus, arvien ambiciozākus mērķus, lai tos sasniedzot saprastu, ka tā tukšuma sajūta iekšā tikai samilst. Un tad rodas jautājums, priekš kam es to vispār visu daru? Kāpēc ar mums tā notiek, bet pats galvenais, kā apstāties un atgūt sevi, tam ir veltīta mūsu turpmākās stundas saruna. Un diskutēsim mēs, pašizaugsmes platformas Laimīgs LV un lietotnes Break the Loop dibinātāja Monika Diana Cālīte. Pati vairāk kārt izdegusi, tagad cenšos palīdzēt gan sev, gan citiem. Tāpat arī grāmatu autore, pasniedzēja konditorijā un zīmola kūku karaliene, radītāja Amanda Ozoliņa. Čau, Amanda! Arī personāla vadības un kultūras globālā direktora apvienotajā Printful un Printify uzņēmumā Pārsla Baško. Sveika, Pārsla! Un no Rīgas pa sastrēgumiem pie mums skrien arī ārste psihoterapeite Madara Pumpure, kas tiklīdz būs klāt, cerams drīz arī pievienosies. Bet mēs jau leksim iekšā un sāksim. Es gribu sākt ar īsu dalīšanos ar mūsu pašu personīgo un profesionālo pieredzi saistībā ar dzīšanos pēc panākumiem, kas bieži vien noved pie izdegšanas. Un pati savu pieredzi es varētu iedalīt tādos kā 3 posmos. Un pirmkārt, man liekas, ka savu paziņu lokā Monika vienmēr ir bijusi tā, kas mūždien ir aizņemta, skrienoša, kurai nekad nav laika. Un bija viens periods manā dzīvē, es reizē nodarbojos profesionāli ar jāšanas sportu. Es studēju un vēl es pa naktīm strādāju LNT ziņās. Un man diena izskatījās tā. Madara, super, lūdzu. Tikko sākām, nekas nav nokavēts. Mana diena izskatījās tā. Es devos pusnaktī uz darbu LNT. Tad 900 sekundes sākās, beidzās kaut kur ap 7:30 devos uz augstskolu, un pēc tam braucu uz Lielvārdu uz jāšanas treniņu. Biju kaut kādos 10. mājās, iegāju dušā un atkal uz darbu. Protams, tas bija diezgan smags posms. Pēc tam es sāku strādāt par mārketinga vadītāju starptautiskā uzņēmumā, un man likās, ka man vienmēr jābūt pieejamai. Es nekad nedrīkst teikt nē, tad es izdegu otrais. Un trešoreiz man likās, man būs savs uzņēmums, es būšu pati sev priekšniece un viss būs kārtībā. Bet tad es nezināju, cik daudz stresa tas rada. Un vēl joprojām tas stāvoklis ir tāds starp, ka tu ļoti gribi darīt, bet tev nav spēka, jo tas ir nogurdinoši. Es zinu, ka es neesmu vienīgā šeit uzņēmēja un ar līdzīgu stāstu. Amanda, kā ir ar tevi? Jā, sveiciens. Man milzīgs prieks, ka nav tikai mans vīrs un mana mamma, ka ir tik daudz cilvēku. No vienas puses labi un varbūt arī slikti, tad mēs noskaidrosim šo. Bet mans uzņēmēja darbības stāsts sākās 18 gados. Es ļoti ātri sāku cept kūkas. Un tas tik ātri iegāja, ka pēc universitātes beigšanas es izlēmu, ka es vēlos atvērt savu kontoriju. Man ārkārtīgi daudzi atbalstīja, un tas tā ātri iegriezās. Man liekas, 2 gadu griezumā man bija 15 cilvēki komandā, pašai savas ražošanas telpas, super remonts, tehnoloģijas, viss ārkārtīgi, un 15,000 sekotāji Instagramā. Tas ir liels spiediens, bet daudz arī atbalsts. Un man šķiet, man bija mazliet vairāk kā 25 gadi tajā brīdī, un liela daļa cilvēku karjerā vēlas sasniegt to savas dzīves laikā, kurā es jutos 25 gados. Bet patiesībā man trūka pilnīgi viss. Man trūka visu laiku naudas, man trūka visu laiku laiks. 24 stundas bija par maz, un man trūka pieredzes. Tam 25-gadīgam cilvēkam nav tās dzīves pieredzes, viņš vienkārši jūg prātā.
Un es sapratu, ka es visu laiku esmu tādā ritenī. Patiesībā viss ir viens un tas pats. Katru mēnesi ir viens un tās pašas problēmas. Darbā šis un tas. Alga tāda, nodoklītis tur. Un tu vienkārši ieej tajā aburtajā logā un tu netiec no viņa ārā. Un, ko es te gribēju teikt? Un tas viss man pa lielu noveda pie tādas ļoti lielas izdegšanas, un es sapratu, ka pie milzīga lēmuma, pie milzīga sāpīga lēmuma šo uzņēmumu pārdot un mēģināt atrast kādu citu veidu, kā es varu veidot savu karjeru bez visa šī aburtā loka. Nu, šis stāsts neskar tikai uzņēmējus, tas skar arī darbiniekus, arī vadītājus un cilvēkus korporatīvajā vidē. Pārsla, kā tas izskatās tur? Korporatīvā vide izklausījās jau briesmīgi, bet tā nav. Īstenībā skar un, protams, ka ikdienā, un es, man liekas, ar to jau arī dalījos iepriekš, es katru dienu ejot uz darbu, es skaidri redzu tuvākos kandidātus izdegšanai. Un visbiežāk šos cilvēkus raksturo visas tās labākās īpašības, ko mēs no saviem darbiniekiem sagaidām. Viņi ir gatavi strādāt neskaitāmas stundas, viņi ir gatavi atdot sev visu un par sevi padomāt tikai kā par pēdējiem. Visbiežāk viņus dzen uz priekšu apbalvojumi, paaugstinājumi. Viņiem ir svarīgi, ka viņiem nepārtraukt kāds saka, tu esi baigais malacis, tu vari, es zinu, reku tev vēl viens projekts, ej un dari. Un, protams, ka dēļ tā, ka cilvēkiem ir svarīgi šis te pozitīvais ierosinājums, viņi ir gatavi sev darīt ļoti daudz pāri. Tā otra skaidrā grupa ar darbiniekiem, kas arī visbiežāk tas viss beidzās ar izdegšanu, ir tie darbinieki, kas darbu dara nevis tāpēc, ka tas viņiem patīk, bet tāpēc, ka viņi grib nopelnīt. Un ilgstoši darot to, kas tev, tā kā varbūt patīk, bet varbūt arī nepatīk, cilvēki nonāk tādā ļoti lielā dilemmā attiecībā uz sevi, uz savām vērtībām, uz to, kāpēc viņi vispār katru dienu nāk uz darbu un dara vienu un to pašu lietu. Tā rezultāts ir viennozīmīgi slikts visiem, tāpēc, ka uzņēmums caur to zaudē efektivitāti, zaudē spēju izdarīt tos uzdevumus, ko klienti no viņiem sagaida, un pats darbinieks zaudē sevi, savu dzīvi, savu pašvērtējumu un bieži vien beigās arī savu darbu. Tu ļoti labi tikko ieskicēji principā tādu satura rādītāju tematiem, par ko mēs runāsim šodien sīkāk. Madara, kas ir tie psiholoģiskie mehānismi, kas mūs dzen uz priekšu, ko tu redzi savā psihoterapeitas praksē? Mums ir tā nav emocija, tas ir tā kā vairāk instinkts, alkatība. Tā mēs varam nosaukt, bet mums cilvēkiem katrā ir ielikts iekšā mehānisms, ka mums vajag materiāls resursus, jo mēs nevaram iet veikalā, nopirkt pārtiku un pateikt, ziniet, es esmu tik labs darbinieks, iedodiet man pa brīvu. Ja? Un, tas nav tikai par pārtiku, tas arī mēs nevaram pateikt, es esmu labs cilvēks, davai, rēķins nemaksāsim. Ja? Mūsdienu pasaule strādā tomēr uz finansēm, jā, diezgan lielā mērā, vismaz Latvijā. Un mēs to visi zinām, mēs to visi apzināmies, un mēs zinām katrs, ka mums ir nepieciešams kaut kāds resurss. Un tad ir tālāk jautājums, kad es varu apstāties. Cik man vajag, ja es pelnu vairāk, tad liekas, es ieju veikalā, es taču šito varu atļauties, to varu atļauties, es taču varu sev palutināt, es taču tik smagi strādāju, es taču varu sev palutināt, un es nopērku vēl dārgākas lietas, dārgākas, un tad man ir lielāka alga, un viņu tikpat ātri arī iztērējas. Tātad dzīves stila inflācija notiek. Un tad beigās ir tas apburtais loks, es strādāju vairāk, es nopelnu vairāk, es iztērēju vairāk, man vajag atkal pelnīt vairāk, es atkal iztērēju vairāk. Un katram cilvēkam jāsaprot, kurā brīdī es pateikšu stop, man pietiek, cik lielu māju man vajag. Mēs Latvijā zinām, ka mums ir apkurs izmaksas, kas jārēķinās pa katru kvadrātmetru, jā. Cik lielu vēl teritoriju man vajag pēc tam uzkopt tiem, kuriem patīk dārza darba. Arī tas maksā. Tas viss tā kā prasa līdzekļus, mūsu ambīcijas prasa līdzekļus. Tad mums jāsaprot prioritātes, kas ir tas, kas mums vajadzīgs, un kurā brīdī es pateikšu stop. Kurā brīdī es pateikšu stop, man pietiek,
Man pietiek visa. Es redzu, ka vispār jauniem cilvēkiem ir diezgan grūti ar izdegšanu, jo viņiem vēl nav nekāda tur baigie resursi, tur nekustamais īpašums, kur dzīvot. Viņi grib iekrāt naudu, viņi grib varbūt investēt, tagad populāri arī investēt to naudu, un viņi grib maksimizēt sevi, un viņiem arī ir daudz enerģijas. Ja, un viņiem ir daudz enerģijas, un viņi arī nezina, un viņiem nav tā pieredze, kurā brīdī pateikt stop. Un ja mēs arī kā darba devēji, mums jau vajag izdevīgi tādi darbinieki, kas tikai dzenās. Un vēl pēc tam jaunieši, viņi grib izaugsmes iespējas. Ja, viņi jau strādā uz tādu bateriju, ka viņi cer, ka tur būs kaut kāds atalgojums pēc tam. Un tad jautājums, vai tas atalgojums pienāk vai nepienāk, kad viņš nepienāk. Tā kā normāls instinkts parūpēties par saviem materiāliem resursiem, bet kurā brīdī mēs zinām pateikt stop. Viens milzīgs aspekts, ko jūs visus pieminējāt, ir šī materiālā un finansiālā puse, bet cits ir tāda kā apsēstība, pašapliecināšanās caur panākumiem, caur statusu. Es pati liekot roku uz sirds varu atzīt, ka man bija milzīgs mērķis, man ir jābūt Forbes 30 under 30. Tas ir tas jauno, veiksmīgo saraksts, kuri tur ir biznesu uztaisījuši. Un es pilnīgi piesēju to savai identitātei, un arī citi cilvēki. Viens ir tie uzskati, ko bērnībā mēs dzirdam no tiem, kas mūs uzaudzina. Jābūt juristam, jābūt ārstam, tas ir labi, tev vienmēr būs darbs, tu varēsi ar to nopelnīt. Otrs ir, kad jau kā pieauguši cilvēki mēs skatāmies Instagramā, TikTokā šos priecīgos, laimīgos, skaistos, brīnišķīgās attiecības, skaistie ķermeņi un viss pārējais. Un mums rodas priekšstats, ka tā ir tā laimes formula. Un ja mēs tagad to kopiju-peistosim uz savu dzīvi, tad arī būsim laimīgi. Bet tas, ko mēs īsti varbūt neatskāršam, ir, ka šī laime ir diezgan tāda konstruēta ilūzija. Un patiesībā tos nelaimīgos brīžus nemaz tik daudz nerāda. Kā jūs domājat no jūsu pašu pieredzes, kāpēc mēs esam tā saauguši ar to panākumu konceptu? Pilnīgi noteikti mums katram ir tas mirklis, kad mēs skatāmies kādu video un ir tāda balta skaudība. Kaut man tā būtu. Vai melna skaudība arī? Arī melna, jā. Bet tagad es klausos to tavu jautājumu un es saprotu, ka es līdz galam neesmu bijis tas persona, kas vēlas būt citu kurpēs. Varbūt tāpēc, ka man tā dzīves ritms ir tik ļoti bagātīgs bijis pašai, bet es varu pateikt no mazliet citas perspektīvas. Es esmu ārkārtīgi daudz cilvēkiem bijusi tā iedvesma caur sociālajiem tīkliem un savā aktīvajā uzņēmēja darbībā man bija ļoti daudz uzņēmēju, kas sekoja man, un es viņiem biju šis paraugs. Un pasakot par uzņēmumu pārdošanu, par aiziešanu no aktīvās uzņēmēja darbības, viņiem bija milzīga vilšanās. Es saņēmu ārkārtīgi daudz ziņas, kur viņiem izbeidzas kaut kāda iedvesma, un es esmu tā iemesls. Un, lai kā negribētos jau atkal pēc izdegšanas domāt par citiem, es tomēr jutos ļoti, ļoti vainīga par to, jo mana vaina bija tajā, ka es to sociālā vidē ārkārtīgi perfekcionizēju. Es rādīju visus skaistos panākumus, tas, ka mēs ar kolektīvu braucam ceļojumos, mūsu 1000 vērtos pasūtījumus, to ārkārtīgi skaisto daļu, kas ir uzņēmēja darbībā, un ļoti maz to čīkstēšanu, kārtējo, naudas problēmu, vēl kaut ko, bet būsim atklāti. Cik daudz no jums jūs vēlaties sociālā vidē redzēt reālu dzīvi? Mēs visi tikai sakam, ka mēs tā vēlamies, bet patiesībā mūsu dzīvē ir tik daudz problēmu, jo tā mēs gribam to idealizēto lietu. Tāpēc atceramies vienu, vienmēr monētai ir otra puse. Viņu panākumi ir arī caur kaut ko vērsti un nevienmēr perfekti. Es uz tā pašu uzbūvēšu, jo man liekas, ka mēs runājam tieši par to pašu. Bieži vien cilvēki tik ļoti ir dzinušies pēc kaut kādiem šiem saviem nereālajiem mērķiem, kad brīdī, kad viņiem būtu reāli jāapstājās, vai tad, kad viņi jau ir izdeguši. Mēs esam arī uzņēmumos, kur es esmu strādājis, piedāvājis alternatīvus karjeras ceļus, jo ir tik daudz lietu, ko īstenībā var dzīvē darīt. Un ļoti sāpīgi ir dzirdēt kādu sakām, jā, bet ko citi par mani padomās? Viņi domās, ka es esmu neveiksminieks, ka man kaut kas nav izdevies. Un tad tas, ko šie darbinieki dara, viņi
pāriet strādāt uz citu uzņēmumu un turpina rakt tieši to pašu bedri sev. Un tā ir tāda viena lieta, par ko ir jārunā. Es domāju, ka mēs tam pieskārsimies arī šodien, kā pamanīt gan sevī, gan savos darba biedros un kolēģos tās pazīmes, ka tam cilvēkam ir par daudz. Ja, un kas ir tie brīži, kad varbūt tāda Instagram fotogrāfija nav to vērta. Ja, un par to es ceru, ka būs arī mums tāds profesionāls viedoklis, bet tas, ko citi padomās, ir, man liekas, lielākais ikviena cilvēka ienaidnieks. Jā, tā mēs divām emocijām, skaudībai un kaunam, jā, tām pieķērāmies. Es gribu par sociāliem tīkliem atgādināt. Es tiešām esmu redzējis, pieredzējis, kā cilvēkiem ļoti pasliktinās mentālais stāvoklis, kad viņi sociālos tīklu dzīvi uztver kā 100% realitāti. Atceramies, tā ir šķelta realitāte. Mēs redzam tikai pozitīvo tur. Un, starp citu, varbūt kāds no jums redzējis, Tredos bija tāda diskusija. Tur bija diskusija par tēmu, vai jums šķiet ok, kad influenceris sociālos tīklos raud. Tur bija tāda tēma. Un es palasīju cilvēku viedokļus, un ļoti dažādi. Daži pateica, jā, man patīk, jo tad es redzu arī īsto realitāti, kam viņš iet cauri. Citi atbildēja, nē, sociālajie tīkli ir domāti iedvesmai. Es nevēlos, lai viņš uzgāž man savas emocijas virsū. Es neesmu viņa terapeits. Ja, un abiem viedokļiem ir taisnība. Ja, un tur ir tas interesantais. Un mums pašiem jāfiltrē cauri, cik bieži mēs ejam sociālos tīklos, kā mēs uztveram sociālos tīklus, un es vienmēr vēl skatos katrā sociālā tīklā skaistajā, ko tas cilvēks pārdod. Tā kā es parasti to vēl paskatos. Jo, ja mēs uztveram, ka tiešām visiem dzīve ir tikai skaisti puķītes, rozītes un nav nekāda izaicinājuma, reti, kad tā ir, vienkārši mēs negribam dzirdēt to otru pusi. Un tāpēc ir tā vilšanās par redzot to realitāti, kad cilvēks pasaka, hei, es vairs ar šo biznesu nenodarbošos, jo mēs esam jau uzbūvējuši citu tēlu. Un te vispār arī par kaunu emociju. Sociālie tīkli, viņi ir tāda laba lieta, kur var noslēpt to kaunu par sevi. Tu parādi tikai tās savas labās puses, bet kaunpilnās puses tu nerādīsi. Mēs varam izvēlēties. Mums nepatīk, kā mēs bildē izskatāmies, ir Photoshops, ir filtri, arī video. Tur ir tik daudz visādas iespējas, kā mēs varam savu izskatu uzlabot, savu tēlu uzlabot. Tāda statusa simbols savā ziņā tie sociālie tīkli. Un katram arī jāsaprot, katrs var likt sociālos tīklos bildes un var arī sev reflektēt. Tā kā pajautāt, kāda ir mana motivācija, vai es lieku, daudzi cilvēki saka, es taisu savu atmiņu albumu, ka es ik pa laikam varu pastīties un papriecāties. Tas viss ir ok. Galvenais būt apzinātam par to, kāda mērķa labā es šito daru. Ja, un kāda mērķa labā citi to dara. Un par to profesijas maiņu un kaunu, jā. Tas ir tā kā, un dažbrīd cilvēki, kad viņi nonāk tajā profesionālā krīzē, ka viņi saprot, šis virziens, kur es 10 gadus esmu strādājis, mani vispār emocionāli neuzrunā, un tad viņi grib aiziet uz virzienu, kas tā, ir tās statusa profesijas, ārsts, jurists, ja, un tad viņi izdomā, ka viņi grib kaut ko radošu. Ko tad citi padomās? Kā tad es kaut ko radošu darīšu? Citi domās, ka man nekas nesanāk. Un tas viss bloķē to. Psihoterapijā to sauc par true self, sava īstā es atklāšanu. Ja? Tad šis kauns bloķē to īstā es atklāšanu un parādīšanu, ka, hei, varbūt es izmācījos jurisprudenci, bet man tas nekad neinteresē līdz galam. Ja? Tas nav tas, ar ko es gribu nodarboties. Vai varbūt es esmu ārsts, bet varbūt šis laiks manā dzīvē ir noslēdzies. Par ārstu ir tā grūtāk, jo tur ir ilgi studiju gadi, bet katrā profesijā tas ir. Par to true self, jeb īsto es, mēs noteikti parunāsim vēl, bet noslēdzot šo segmentu par iemesliem, kāpēc ir tā, kā ir,
Mēs runājam par to ilūziju, un manā praksē un pieredzē esmu izstrādājis tādu jēdzienu kā vienradžu pļavas fenomens. Un vienradžu pļava, manuprāt, ir tāds izdegšanas katalizators, tāds motivators, ka tu jau vairs nevari, tev jau deg visas sarkanās lampiņas, bet vēl bišķiņi, vēl pēdējie metri, un oi, nu tad būs tā laime, jo tad taču būs tur, nu vai nu tā nauda, vai nu tā mašīna, vai nu kaut kas tas garšīgais, labais, vai tas paaugstinājums, vienalga, ko mēs katrs izdomājam, un mēs dzenamies. Un tad ir divi scenāriji, vai nu tu to nesasniedz, un nedod Dievs, jau sākas fiziskas veselības problēmas, tu vienkārši nonāc slimnīcā, vai arī, manuprāt, kā arī Amandas un manā gadījumā, tu to sasniedz, tu saproti, ka tev it kā skraida apkārt tie vienradži. Bet tā laime, tas piepildījums, tas gandarījums un tā sajūta, ka tagad es varu beidzot atpūsties. Nē, tas nekad nav pietiekami. Un viens ir, ja tu tur jau nonāc un saproti, ka tās pļavas nav, bet ir tik daudz cilvēki, kuri vēl joprojām pēc tā dzenas, ko vispār ar šo var darīt, kā var tās acis atvērt un apstāties pirms ir par vēlu. Es savā Instagramā storijos pajautāju dāmām jautājumu, man atbildēja 380 dāmas, kur 50% atbildēja, ka 12 stundu darba diena, 6 līdz 7 dienas nedēļā ir normāla tikai tad, ja mēs to varam ielikt kaut kādu nedēļu intervālā, es nezinu, piemēram 3 nedēļās, un mērķis ir nauda, ka es vēlos sakrāt naudas summu kaut kādu. Kaut kādā ziņā es pilnīgi piekrītu, manā galvā tas arī ir pilnīgi normāli, tikai vienīgi, ja tas ir kaut kāds maziņš periods naudas dēļ. Bet ir tas slavenais teiciens, naudas nekad nepietiks, nekad nebūs gana. Un man ir piemērs mums arī ar vīru, kaut kad bija sapnis, kad mēs pelnīsim 1000, tad būs baigi feini. Bet pienāca 1000, un tad bija nē. Davai, mēģinam līdz 5000, un tad mēs tik labi dzīvosim, ceļosim, uzcelsim māju, mums pietiks visam. Sasniedz 5000, tā kā pa īsu. Un pie šīs brīža, tā materiālā nodrošinājuma atkal nepietiek. Un tad tas retoriskais jautājums, tam horizontam kādreiz vispār tā kā pietiek, viņš kaut kad apnīk viņam. Un tu jau minēji, es nezinu, vai mēs vēl runāsim kaut kādiem tam stop signāliem. Stop signāli pilnīgi noteikti šim visam ir mentālās. Man bija tādas, es esmu, man liekas, ļoti emocionāli stabils cilvēks, ļoti stresizturīgs, man bija histēriskas lēkmes. Tādas, ka es nevaru ievilkt gaisu, man liekas, ka man brūku virsū griesti, un tas atkārtojas katru mēnesi. Tie ir tie mani stop signāli šajā, lai nedzītos pēc tā vienradža. Man tagad bail minēt atkal to korporatīvo vidi. Es runāsim to par apmaksātu darbu, labi? Apmaksātā darbā. Apmaksātā darbā tādas vienradžu pļavas ir nepārtrauktas, un tāda klasiskākā, manuprāt, ir, es bišķi vēl pacietīšos, un tad jau tā diena sakārtosies, man būs jāstrādā mazāk, pieņems darbā tur vēl kādu darbinieku, vai sakārtos tur vēl kaut kādu sistēmu, vai kas katram darba vietā ir tas dēļ, kā mēs iekšēji sevi dedzinam un cepamies. Un tās dienas nekad nepienāk. Tāpēc, ka dzīve kļūst arvien straujāk. Piemēram, uzņēmums, kurā šobrīd strādāju, ir apvienots uzņēmums Printful un Printify apvienošanās. Jums ir kādam pieredze strādāt uzņēmumā, kurā notiek apvienošanās? Es skatos, ka ir vairākas rokas. Jūs atceraties to periodu? Kā jūs tad jutāties? Bija vīkšķi uz leju, te parādījās, ka nebija. Nebija pareizi. Un tas jau nav nekas par to, ka mēs kaut ko darām sliktāk vai pēkšņi nemākam kaut ko darīt. Ir ļoti strauji nomainījusies tā mūsu darba vide, cilvēki apkārt, temps, ko no mums sagaida. Un pat, ja mēs darām tieši tās pašas lietas, ko mēs ļoti labi protam, un tikpat, un varbūt pat vēl vairāk, pēkšņi tā rezultāta nav. Un, manuprāt, tas, ko es šobrīd arī novēroju mūsu uzņēmumā, ka tas dedzina cilvēkus ārā, ka viņi dara to pašu un nav. Un viņi nespēja sasniegt to, kāpēc viņi to darbu mīl vai kāpēc viņiem tas darbs patīk. Tā ir tāda vēl viena varbūt perspektīva, domājot par tiem iemesliem. Ne tikai slava, ne tikai nauda, ne tikai vēl kaut kas, bet tā vide vai apstākļi, kas strauji nomainoties, spēj mūs pilnībā izsist no sliedēm, un mēs vairs vienkārši nespējam atrast sevi tajā jaunajā vidē.
Jā, es nezināšu, kā ir par uzņēmumu apvienošanos. Nav personīgās pieredzes, bet es gribēju papildināt par tiem 3000, 5000 un uz augšu. Mūsu dopamīnerģiskā sistēma smadzenēs nav piesātināma. Ja? Tātad horizontu nevar nekā apstādināt. Jā, tas tā kā narkotikas, tā kā alkohols. Cilvēki tā kā pierod pie tā. Jo, būsim godīgi, naudu vienmēr atradīsim, kur iztērēt. Vai tad ne? Vienmēr atradīsim. Tā kā, un to mums ir vērtīgi atcerēties. Jā, ka šīs, un īstenībā nopērkot mašīnu, tur diezgan ātri jau mums rodas pieredums. Nopērkot māju, mēs arī varbūt bišķi papriecāsimies, bet nebūs tā, ka katru dienu, cik forši pamosties šajā mājā. Varbūt jūs kāds darat tā katru dienu, varbūt jums ir tā, cik forši man pamosties šajā nekustamajā īpašumā, ar prieku maksāšu to kredītu. Jā. Un tāpēc, ka mēs ātri pierodam. Bet un tad mums ir jāsaprot, kuras ir tās lietas. Mums ir jādomā par dzīves stilu, par ikdienu. Kādu ikdienu mēs gribam? Cik stundas mēs dienā gribam veltīt tam darbam? Varbūt katru lietu, ko mēs pērkam, mēs varam sev pajautāt jautājumu, cik stundas man ir jānostrādā, lai es varu šito atļauties. Un vai es esmu gatavs strādāt to stundu apjomu, lai nopirktu tieši to, ko es tagad gribu veikalā pirkt. Un, būs lietas, kur būs vairāk stundas, tur mašīna, māja, jā, nekustamies īpašums būs, kur mazāk stundas jānostrādā, bet mums ir jāatcerās tas, ka mūsu smadzenes mūs apmānīs, jā. Un tas ir, tā bremze, viņa instinktīvi grūti novelkam, un mums ir jāieslēdz savu loģiskā domāšanu tādā brīdī. Ka nekad nebūs gana. Es vienmēr atradīšu, kur iztērēt naudu. Un jo vairāk viņi būs, jo es vienmēr atradīšu. Bet, ko es esmu gatava maksāt par to? Ko es esmu gatava maksāt par savām ambīcijām? Es esmu gatava maksāt psihisko veselību. Tad man cilvēki nāk ar izdegšanas terapiju, un tad viņi saka, baigi stulbi, es nopelnu naudu un tagad tērēju terapijā. Jā, to izdegšanu. Bet tajā pašā laikā mēs mācāmies no savām pieredzēm. Mēs mācāmies no tām savām pieredzēm tādā ziņā. Tad katru reizi, ko es no šitā varu mācīties? Atkal izdegu. Ko es no tā varu mācīties? Jā, tas, ko es esmu iemācījusies, ir, ka vienradžu pļavas nav. Un tā ir ļoti atbrīvojoša un pozitīva atziņa. Un tas, ko es redzu savā praksē un arī strādājot ar cilvēkiem, ir, ka parasti tas ir par to, ka mums nepatīk process. Vienmēr, protams, arī uzņēmējdarbībā būs tev jādara lietas vai jebkurā karjerā, kas tev nepatīk. Bet, ja lielākoties tev patīk arī process, nevis tu to dari tikai tā kaut kāda gala mērķa dēļ, tad arī tu labprāt ilgtermiņā ar interesi un ar kaifu un iesaisti to var darīt. Ja tu fokusējies tikai uz to gala rezultātu, tad arī tev ir ļoti grūti. Un tas, ko es cenšos sev pajautāt un ko varbūt arī jūs varat pajautāt, ja jums tas rezonē, ir, vai tu to dari tāpēc, ka tev tas patīk, tāpēc, ka tas saskan ar tavām vērtībām, liekas jēgpilns, tu ilgtermiņā redzi savu personīgo attīstību uz viena ceļa ar savu profesionālo attīstību, vai arī tu to dari tādēļ, ka tu ceri, ka tas beigsies ar kaut kādu balvu. Es tagad iešu studēt, cik jums tur gadi jāstudē par ārstu, mocīšos, bet tad man būs darbs, tad man būs nauda, un cilvēks tur mirs nost procesā. Vēl viens aspekts, gan karjerā, gan uzņēmējdarbībā, ja mēs gribam kaut ko sasniegt, ja mēs gribam kaut ko uzbūvēt, kaut kur nonākt, tomēr neizbēgami, pat ja mums patīk process, tas prasa neatlaidību, tas prasa sevis pārvarēšanu. Tad te ir divi jautājumi. Viens, kā cilvēkam atšķirt, vai viņam vienkārši ir diskomforts, jo viņš iet ārpus sava komforta, vai arī tā tiešām ir pretestība un viņš nav savā vietā un viņš mēģina sasniegt nepareizos mērķus. Vai arī kā zināt, ka varbūt šis tomēr tiešām nav tas īstais, ko tev vajag darīt un ir vērts kaut ko radikāli mainīt. Kāda jūsu pieredze?
Un šis ir ārkārtīgi grūti. Ir lēnprātīgāki cilvēki, kas, manuprāt, ir tādi sevi saudzējošāki, viņi ātrāk atlec no kaut kādām vai sevi tiešām pasargā. Un ir stūrgalvīgāki, visi ragainie āži un mežāži un tādi, kas ar galvu ietriec sienā un tikai asins tek, tātad skaidrs, labi, pietiek. Un es ticu, ka ir jāuzkāp saviem grābekļiem, mēs laikam jau pieķērāmies pie tā, tikai un vienīgi tā, mēs caur savām kļūdām ejam. Bet, kā darīt vai nedarīt? Nu, manuprāt, mēs nevaram, mums ir jāpamēģina vismaz 2 reizes, jo ja mēs nepamēģināsim vispār necik, tad mēs būsim, pat nebūsim izmēģinājuši, kā mēs zināsim, ka mēs vienkārši sevi saudzējam par maz. Ir jāpamēģina, un tad ir ļoti strikti jāizvērtē. Vai man trūkst spējas šobrīd, es varu kaut ko piemācīties, vai man trūkstam laiks, tāpēc es to neattīstu tālāk, vai man tas tiešām ārkārtīgi sagādā diskomfortu, emocionālu, visu, un nē, es labāk pie tā nemaz neķeros tālāk. Bet vismaz 2 reizes sevi mazliet nepārspiežot, mēs netiksim, man liekas, nekur, manuprāt. Ļoti reti ir tādas darba vidas, kur var pamēģināt. Es vienkārši tā domāju par uzņēmumiem visiem, ko vien es varu iedomāties. Ļoti reti, ka darbiniekam saka, hei, nu tu tagad, kad mēnesi nedari savu darbu, aizēj pamēģini, padari kaut ko citu, un ja tev nesanāks, tad nāc atpakaļ. Un tā, man liekas, ir viena no tādiem ļoti labiem instrumentiem, ar ko darba vietas vispār varētu strādāt, lai palīdzētu darbiniekiem atrast to savu īsto vietu. Visbiežāk, liekas, nu, tāds labs speciālists, nu, kļūsi tagad pa vadītāju, un vadi pilnīgi citus. Un, man liekas, 9 no 10 gadījumiem labus speciālistus padarot pa vadītājiem ir milzīgi neveiksmi. Tāpēc, ka šie cilvēki grib šo te savu darba kultūru, darba stilu un visu pārējo iestādīt citās galvās, kas vienkārši praktiski nav iespējams. Bet domājot par to, kad pietiek vai kad nepietiek, nu, man vienmēr tāds ļoti skaidrs stop signāls ir tad, ja cilvēks par darbu raud. Tad tā robeža jau ir pāri, un atkal, ja pat līdz tam ir bijuši 3 vai 4 vai 5 vai 10 kolēģi, kas saka, nevajag vairāk, nu tā kā tev ir pa daudz, man liekas, tur tev ir taisnība. Cilvēks nemācās no tā, ka kāds viņam saka, tev varbūt nevajadzētu vairs šo darīt, ir pašam pie šīs te apziņas jānonāk. Un, jo ilgāk es esmu darba vidē, jo vairāk es saprotu, ka, mēs arī par to iepriekš runājām, tā ir tāda pieredze vai mācīšanās lieta, jo tālāk cilvēks ir savā profesionālajā pieredzē nokļuvis, un šeit es pat teikšu par vecumu, vienkārši nobriedis, jo ātrāk cilvēki paši apzinās, kas ir tie brīži, kad man nevajag vairs iet tālāk, un kad es sevi veselīgi vēl varu pastimulēt. Man pašai par sevi, piemēram, ir novērojams, ka mani ļoti dzen uz priekšu adrenalīns darbā. Un es nezinu, vai jūs esat redzējuši kādās sporta sacensībās, kad cilvēki cieš kaut kādu traumu, un tas adrenalīns ir tāds, ka viņi ir gatavi iet un darīt, lai gan viņiem tur ir kaut kas salūzis vai noplīsis vai asiņo un tā tālāk. Un man liekas, ka darbā ar izdegšanu ir tieši tāpat. Tad, kad mēs paši neapzināmies, ka tas adrenalīns mūs ir pārņēmis, tad arī ir ziepes. Es te gribēju pieķerties par to profesijas nomaiņu un strādāšanu naudas dēļ. Nu, manuprāt, ļoti daudz cilvēkiem ir tā, ka nav viņa darbs tāda, tā ir mana misija. Tiem, kuriem ir, viņiem ir paveicies, viņi ir mērķtiecīgi spēruši soļus, tas parasti ir ilgtermiņa process. Tas bieži vien nenotiek vienā dienā, ka tu vari nomainīt profesiju un atrast sapņu darbu. Un ļoti bieži arī terapijā atnāk cilvēki, kur ir iesprūduši, un viņi saprot, ka viņi grib kaut ko mainīt, bet viņi nezina kā. Un pirmkārt jau viņus pietur finansiālā situācija, ir darba jomas, kas labi maksā. Cilvēks ir 10 gadus, piemēram, nostrādājis vienā profesijā. Viņš ir kļūst par ļoti labu speciālistu tajā jomā, bet viņam ir garlaicīgi. Viņš varbūt nejūt jēgu savam darbam, un viņš pēkšņi grib nomainīt profesiju. Un tas ir grūts process ļoti lielai daļai cilvēku. Piemēram, ja cilvēks 40 gados izdomātu kļūt kaut vai par ārstu. Medicīnas studijas ir hardcore. Viņas tiešām ir ļoti grūtas, vai arī pa juristu arī varētu būt grūti. Jebkuru jaunu profesiju apgūt, viens ir tad, kad tu esi students un tev nav blakus pienākumu, bet ja tu esi vecumā, kur tev ir mazi bērni, pa kuriem jārūpējas.
kāda studiju dzīve vēl papildus. Un tāpēc tas process bieži vien ir ilgstošs. Un ir gadījumi, kad cilvēks strādā naudas dēļ. Protams, ir grūtāk, tāpēc, ka ir sevi motivēt grūtāk, biežāk ir prokrastinācijas. Cilvēkam viņam negribās piespiest sevi darīt to, ko viņš dara. Bet tajā pašā laikā, mēs cilvēki esam jēgas meklētāju mašīnas, ja mūsu smadzenes visu laiku meklēs jēgu. Un ja tā jēga ir nopelnīt naudu, lai viņi ir. Vismaz mēs zinām, kāpēc mēs ceļamies no rīta un atveram acis. Un ja tā jēga ir radīt kaut ko, mainīt pasauli un tam līdzīgi, lai arī tāda ir, bet jāatcerās, ka nav tik vienkārši. Dzīvē var paveicies cilvēkam, kam viss tā vienkārši ir aizgājis, bet bieži vien tie ir tādi strateģiski, mērķtiecīgi soļi, kas ilgtermiņā tevi aizveda uz to darbu, kas tev patīk. Jo tad, kad mēs izfantazējam, kādu darbu mēs gribam strādāt, mēs bieži vien nezinām, kāda ir mīnusi tam darbam. Un tad, kad mēs saskaramies ar tiem mīnusiem, mēs atkal sākam sev uzdot jautājumu, vai šis tiešām ir tas, ar ko es gribu nodarboties. Un tad mēs iegūstam profesiju un to strādājam 10 gadus. Vai es pastrādāju, interesanti, bet vai es šo gribu darīt visu savu mūžu? Mums visu laiku rodas šādi iekšēji jautājumi, un katru reizi mainīt būtu baigi grūti. Un daži speciālisti jau saka, ka mēs dzīves laikā nomainam diezgan daudz profesijas, bet atrodam jēgu tajā, ko mēs darām. Kāpēc es eju uz darbu? Būs vieglāk, jo mēs pavadam tur ļoti daudz stundas. Mēs tiešām lielākā daļa dienas pavadam darbā. Trešdaļa dzīves tur bija pat aprēķināts, cik tās ir stundas. Vēl trešdaļa guļam. Uzņēmēji vēl vairāk nekā trešdaļa. Bet tas arī prasa ārprātīgi lielu drosmi vispār pieņemt to, ka tur, kur es esmu, es nejūtos labi vai arī es esmu izdedzis un kaut ko mainīt atkarībā no tā lielākā mērā, mazākā mērā, lielākiem soļiem, mazākiem soļiem. Bet ņemt un mainīt, Amanda arī pastāstīs vēlāk, kā radikāli patiesībā viņi mainīja pārdodot savu uzņēmumu, bet tas vienmēr prasa drosmi un kaut kā arī no tās cilvēka psiholoģijas ir tā, ka labāk palieku purvā, tad te vismaz silti. Tas nekas, ka purvā. Vai arī tu ej ārā no tā purva un tu nezini, vai tu atradīsi kaut ko labāku, bet tu vismaz ej un mēģini un centies. Un attiecībā uz to, kā atšķirt, vai tu vienkārši ej ārā no savu komforta un audz, vai arī tas jau tev ir par daudz un tu neesi savā īstajā vietā, tad man patīk, ko teica Pārsla par to, ka mums katram ir savs manuāls, tāpat kā leduskapiem, lietošanas instrukcija. Jo mēs labāk paši zinām katru savu lietošanas instrukciju, jo mums vieglāk ir dzīvot. Un es ļoti ilgi nevarēju atbildēt uz šo jautājumu, kad es eju ārā no komforta un kad es jau sevi spīdzinu. Un tas, pie kā es esmu nonākusi, ir, ka 2 projekti var būt vienlīdz izaicinoši, vienlīdz sarežģīti, prasīt daudz darba stundas. Bet viens projekts man pilnīgi iekšēji radīs tādu saspieduma sajūtu un ne to labāko. Otrs projekts, man ir bail, tas ir izaicinājums, bet tajā pat laikā kaut kāds tas drives, tā enerģija, tā vilkme ir. Un tas ir tas, kā es to varu atpazīt. Bet kamēr tu nevari salīdzināt, tikmēr arī tu nevari pateikt. Mums netik daudz laiks ir palicis, vēl es vēlos auditorijai dot iespēju uzdot jautājumus, ķeramies pie tās praktiskās daļas. Un sākam ar sarkanajiem karogiem. Daži jau izskanēja. Papildināsim vienu otru, kā pateikt, ka tu dedz ārā, ka tu neesi savā īstajā vietā. Amanda, tu jau iesāki, vari turpināt ar savu pieredzi. Jā, es jau iesāku un skaļi pateicu, man tas bija šoks, jo es nemāku nekad sevi apstādināt, ja man ir grūti. Nāku no tādas ļoti sportiskas vides un vēl no tādas sporta veida, kur katru reizi bija sevi jāpārvar, un tāpēc es neesmu iemācījusies, kad ir tā robeža, ka tu vairs nevari, bet kas mani tiešām apstādināja, bija šīs lēkmes, brīdis, kad tu nevari pelpot, kad tu nesaproti, no kurienes tas nāk,
ka tu raudi tā, it kā nezinu, tev kāja būtu nogriezta, un blakus ir vēl tikpat nevarīgs vīrs, kurš nesaprot, kas ar tevi notiek, un tad, kad tu atnāc atpakaļ šajā pasaulē, ja to var tā saukt, tu domā, kas tikko notika un kā lai to novērš. Un tas atkārtojas atkal, un tu saproti, ka tas ir tikai un vienīgi tādēļ, jo tu netiec galā, un man tā ir pilnīgi noteikti sarkanā, viens no sarkaniem karogiem un otrs sarkanais karogs. Es cenšos vairs nedomāt par citiem. Tas skan ļoti egoistiski, bet es esmu ļoti tolerants cilvēks, es vienmēr cenšos visiem izpatikt, man vienmēr jābūt tā lai esmu ideāls priekšnieks, ideāls cilvēks, un vispār, lai esmu jauka un pūkaina. Un tagad, jebko, ko es cenšos uzsākt, es domāju, kāds man labums. Nezinu, nauda, vai man tas patīk, vai cik ilgi es to gribu darīt, un ja kaut viens no kritērijiem neatbild, es to nedarīšu. Tā kā šobrīd es mācos pie šīm lietām nostopēt lietas. Es te vienkārši varu papildināt tevi par to raudāšanu, ka, kā jau es minēju par tām sarkanajām lampiņām, tā izdegšana jau nenotiek tā čiks, izdegu. Nē, tas ir tāds ilgtermiņa process, kur tās sarkanās lampiņas kauts, jau ilgstoši, viņas jau ir izsprāgušas ārā no tiem saviem ietveriem, bet tu ej un dari, sakot to zobus un dari. Un es arī sapratu, ka ir pavisam slikti tajā brīdī, kad man bija atkal jāsaņemas, jāpārvar sevi, man bija jādodas uz tikšanos, un es vienkārši es stājos vannas istabā un es sāku raudāt, nokrīt zemē un es raudu, un es nevaru beigt raudāt. Un tu saki sev saņemies, un tu esi pieaudzis cilvēks un vēl sāc sev pātagot, kas tev kaiš? Un tu nevari, tu vienkārši tev liekas, ka tev iekšā ir kaut kas salūzis, un tu nevari vairs saņemties. Tas man bija ļoti liels indikators, ka šādu lietu es vēl neesmu novērojusi attiecībās ar sevi, tātad kaut kas laikam tiešām tur ir salūzis. Tādā darba vidē klasiski ir vairāki signāli. Viens ir tādas pēkšņas slimošanas, pie tā, ka cilvēks visu laiku ir bijis ļoti veselīgs, turpina sportot, turpina labi ēst, bet pēkšņi saslimst. Es esmu piedzīvojis arī gadījumus, kad uz līdzenas vietas cilvēks paklūp un salauž kaut kādu savu detaļu, un tas arī var būt ļoti nopietns signāls. Daļai darbinieku tā ir tāda, kad viņi izčekojās, kad it kā viņi visu laiku nākuši uz darbu un darījuši to savu darbu ar prieku, un pēkšņi viņiem kļūst vienalga. Un tā ir tāda ļoti skaidra pazīme, un tā ļoti varbūt romantiski runājot, bet to var acīs redzēt, ka ir izdegusi tā lampiņa. Ka cilvēkam vairs nav tā dzirkstēla, ka viņš vairs neiet un nedara to savu iemīļoto vai ne tik ļoti iemīļoto darbu ar prieku, un tad arī nauda vai algas pielikums nekādā veidā nepalīdz. Un tad tādās mūsdienās diezgan bieži šobrīd es redzu arī tādas sakāpinātas emocijas. Arī tās var liecināt par to, ka tā robeža ir sasniegta, un tā var būt gan raudāšana, tās var būt arī agresivitātes pazīmes, tā var būt kliekšana, jeb kāda cita veida izlādēšanās, kad vienkārši ir skaidrs, ka ir par daudz. Jūs jau ļoti daudz ko minējāt. Es apkopošu mazliet tādā struktūrā, ko jūs varat Googlē arī meklēt. Trauksmes traucējumu simptomi, depresijas simptomi, izdegšanas tests. Ir dažādas attaujas, ja? Ja jums interesē vēl sīkāk paskatīties, bet principā mums panikas lēkmes, ja? Trauksmes traucējumi, viegla aizskaitināmība, bieži vien par pastiprinātu trauksmi liecina. Pēkšņas šīs raudāšanas lēkmes, trauksme, ja? Liela spriedze organismā, vajag izlādēt savu raudāšanu ārā, tur varētu būt jau depresijas simptomi. Ar gulēšanu ļoti daudziem miega traucējumi sākās ar izdegšanu. Grūtības iemigt, tāda sajūta, ka visu laiku grozos un neesmu izgulējies, mostos nakts vidū, vai arī mostos pāragri no rīta, tātad miega ēšanas problēmas. Starp citu, jūs neminējāt, bet ļoti bieži emocionālās ēšanas, pārēšanās, pēc darba, cik smaga diena, tagad es esmu pelnījis tā pāri. Alkohols, narkotiskās vielas. Ja? Visas tās pārmērības, kur mēs cenšamies regulēt savas emocijas ar kaut ko ārēju, kas nav palīdzoši. Sports, ja ir pārmērīga tā sportošana, jo traumas, biežas traumas, tātad, ja. Pazūd interese par to, ko ikdienā dara, tas depresīvs simptoms, ja, pazūd interese un prieks ikdienā,
mazvērtības izjūtas sākās, arī depresīvas simptoms liekas, priekš kam šai dzīvē, kāda vispār jēga šai dzīvē, ja? Tātad, jūs tos visus varat meklēt pēc atslēgvārdiem trauksmes traucējumu simptomu, depresijas simptomu un izdegšanas testi. Tam visam ir arī screeninga testi, depresijas testam ir, viņš saucās PHQ-9 skālajā psihiatrijā izveidot. Trauksmes traucējumiem ir General Anxiety Disorder 7 jautājumi, un depresijas un izdegšanas sindromam arī ir testi, jūs to varat internetā paskatīties. Bet, es tā vienkārši apkopoju tādā vadlīnijas, kā jūs varat meklēt to. Un vēl viena tīri praktiska lieta, bez visa cita, ko mēs pieminējām, vienkārši varbūt kāds sevi var tajā atpazīt. Es piefiksēju, ka man ir pilnīgi skaidri, kādi ir mani mērķi, kādi ir soļi, lai tos sasniegtu. Man ir darbu saraksts. Es piesēžos pie datora, es tagad strādāšu, un es blenžu uz to darbu sarakstu. Un es jūtos tā kā paralizēta. Man jāieliek Instagramā posts. Un es vienkārši nevaru to izdarīt, un viss. Un kas tev kaiš? Un tad tas, ko bieži vien cilvēki sāk darīt, ir vainot sevi. Man ir vienkārši labāk jāplāno, man ir varbūt agrāk jāceļās, man ir jāpaņem kaut kāda cita, efektīvāka plānošanas sistēma. To es arī darīju, bet tā problēma ir kaut kur citur. Un tā pamatdoma ir tāda, ka, kad tu esi izdedzis, tad jau ir par vēlu. Tāpēc, ka tas atvesaļošanās process ir ārkārtīgi ilgs, un tas visu laiku nāk atpakaļ. Vienu brīdi tu varbūt esi iedvesmots un jaudīgs un ej un dari, bet pēc tam tu saproti, ka tu atkal esi turpat. Es no pieredzes stāstu. Tāpēc visiem, kam ir tāda iespēja, lūdzu, kāpēc. Nav par vēlu. Es gribu pateikt, ka nav par vēlu. Ejiet pie ģimenes ārsta, prasat slimības lapu, atpūšaties uz mēnesi. Cilvēki tiešām ļoti labi atgūstās. Es tiešām esmu savā pieredzē redzējusi, kā cilvēki tiešām atgūstās no tā. Vispār vēl ir tad, kad mēs esam miruši. Par vēlu tādā ziņā, ka tad ir milzīgs čakars cilvēku valodā izsakoties, un vieglāk to ir saglābt pirms tam. Bet ir, protams, ko darīt. Es nesaku, tas definitīvs. Labāk, protams, preventīvi to visu risināt, tad jums būs mazāks čakars nekā tad, ja jūs, jā. Es domāju, droši vien pārslis sajūsmā, kad pasaka, mēnesi nebūšu slimības labs. Nav sajūsmā, bet ir arī tādi gadījumi, jā. Bet tad jau ir tie retie, kas nav noķerti un kur laicīgi nav bijusi reakcija. Ir arī tādi, jā. Ejam pie risinājumiem. Paši pamanām šos sarkanos karogus sevī, apkārtējos. Ko darīt? Kā palīdzēt sev, citiem? Es droši vien iesākšu, un tas nebūs populāri visdrīzāk pie tā, cik ļoti mēs, par ko mēs šodien runājam. Manuprāt, par savu veselību atbildīgs ir cilvēks pats. Un tad, ja šī apzināšanās ir, ka es esmu savas galvas un sava ķermeņa saimnieks, un man ir jāspēj atpazīt, kas man palīdz un kas man nepalīdz, tad ir daudz vieglāk. To es varu teikt arī kā darba devējs, jo mēs varam noklāt programmu, kurā ir iekļaut fizioterapija, masāža, apmaksāti koči, psihoterapeiti un pilnīgi jebkas cits, bet ja cilvēks līdzīgi tā kā ar alkoholismu saka, man nav problēmas, tad to palīdzību nekādā veidā neizmantos tie, kam viņi pēc būtības ir vajadzīgi. Tāpēc dāvana kartes nevar iegādāties pie Madaras un manas profesijas pārstāvjiem. Paldies! Manuprāt, vienkārši teikt, noliekam robežas, bet viegli to ir sastrukturizēt tā. Sievietes, jums tak attiecībās ir kaut kāds sarkanais robeža pret vīrieti, nezinu, ja viņš pacels roku, nezinu, lietos pārmērīgi alkoholu, tur ir mana robeža, es šķiros. Tur vienkārši mums ir. Tad pret darbu mums tieši tāpat ir jābūt šai robežai, kas priekš jums ir, lai preventīvi tātad neizdegtu, ko jūs negribat pārsniegt, kur ir tā robeža. Izdomājiet katrs priekš jums, gan kungi, gan dāmas, kas ir tas maksimums no jums pašiem. Manuprāt, tā varētu visvieglāk tikt galā ar to, kā lai nepārsniedz šo izdegšanas robežu. Bet zini kā, man liekas, ka cilvēki ir tā, ka viņš vienmēr ir tāds elastīgs, vienmēr jau vēl bišķi var. Protams. Un arī šito tā kā var, strādāju šodien bija 10 stundas. Viņš jau nemaz nav tik slikts, viņš putinās. Jā, tieši tā. Un tad, tas nekas, ka 10,5 stundas. Nākamnedēļ atpūtīšos.
Mums, piemēram, ir jāstrādā ar amerikāņiem, un mēs iekšē arī smējamies, ja Eiropā, cilvēkam, vajag kaut kāds 2 nedēļas, vismaz pēc kārtas atvaļinājuma, un tad, tu esi tā kā vairāk vai mazāk atjēdzies. No Amerikā viņš no rīta paņem atvaļinājumu, vakarā atkal strādā. Un viss, un tā vienkārši tāda dažāda vide vai dažāda izpratne par to, kas ir normāli. Un tāpēc aicināju domāt, vai katram sev atzīmēt, kas ir varbūt tas, ko jūs varat, vai kas ir tā jūsu latiņa, pie kuras droši vien ir jāsaka tas hard stop, ja vienīgi nav par to kredītu jāmaksā, vai ne? Jā, tur ir labs jautājums. Tāpēc tās dzīves situācijas ir ļoti sarežģītas. Tāpēc viņas ir sarežģītas. Dažiem pietiek drosmes aiziet no darba un padzīvot uz bezdarbniekiem. Citiem nepietiek drosmes. Katram ir tā sava dzīves situācija, sava pieredze. Katram ir tā drošības, finansiālā vai nedrošības sajūta. Viens cilvēks jutīsies droši ar 10 eiro kontā, cits jutīsies nedroši ar 1000 eiro kontā. Mēs nekad to nevaram pateikt tā konkrēti, kas būs kuram gadījumam. Bet, ko darīt, lai pasargātos no tā, esam apzināti par savām emocijām. Kā es jūtos par šo darbu? Mēs varam pat uztaisīt dienas grāmatu, cik stundas šodien strādāju, kā jūtos. Ja? Mēs varam vākt datus par savām emocijām, ir pat aplikācijas tam. Bezmaksas aplikācijas. Ja. Mēs varam izmantot dažādus rīkus, kur mēs varam paanalizēt sev, pavērot sev, kas mūsu darbā patīk, kas mūsu dara priecīgs, pēc kuras darba dienas mēs jūtamies tā kā, šī bija laba darba diena, pēc kuras darba dienas mēs jūtamies pilnīgi iztukšot. Kas to nosaka? Ja mēs vērosim savas vajadzības, savas emocijas un nebūsim noliegumā pret to, tad mēs agri vai vēlu sev sāksim uzdot to jautājumu, kāpēc es samoku? Par ko? Kādu jēgu šitam visam? Varbūt ir kaut kas cits, ko darīt. Monika vēl minēja par to pārmaiņām, ka tā kā drošāk ir purvā tur silti. Ja? Jā, pārmaiņas ir tā īstermiņā sāpīgi, bieži vien ilgtermiņā ieguvums. Ja? Mēs varam vienmēr atcerēties to dzīves formulu. Īstermiņā kaut kādas lietas var būt nepatīkamas, un ilgtermiņā būs patīkami. Kaut kādām daudzām lietām dzīvē. Tad pacietība ir rūgta, tās augļi var būt saldi, bet neaiziet līdz mazohismam. Ja? Neaiziet līdz mazohismam, ka es daru, un tas rezultāts kā nav, tā nav, un viņš arī nebūs. Esam apzināti par savu bezspēcības un bezcerības izjūtu. Šito es mainīt uzņēmumā nevaru. Te vienmēr būs darbi vairāk nekā ir cilvēku resursi. Arī būt apzinātam, ka nav vērts skriet tajā sienā. Kāpēc es sev sāpinu visu laiku skrienot tajā pašā sienā? Bet tā visa ir apzinātība par emocijām. Vēl dažas praktiskas lietas, pirms mēs dodam mikrofonu jums. Pirmkārt, tas, ko mēs runājam par to true self, mums te bija vēl vesels segments, bet tad nākamgad ņemšu 1,5 stundu diskusijas ēteru. Apzināties, kas ir tas, ko tu gribi, kas tev patīk, jo mēs esam tā sauguši ar tiem sabiedrības uzskatiem vai ar tiem Instagram priekšstatiem, ka tas brīdis, kad tu saproti, ka tu pats īsti nezini, kas tu esi, tad, kad tu necenties izdabāt citiem, ir sasodīts sāpīgs, bet ar to arī sākas tas ceļš atpakaļ pie sevis paša, soli pa solītim. Un, protams, ka tā paša apzināšanās un spēja novilkt to stopkrānu, man šķiet nāk tieši no tās apdedzināšanās, kad tu esi sapratis, cik ļoti slikti ir, un tad tu kļūsi tāds ļoti uzmanīgs un centies to vairs nepieļaut. Bet ir tiešām ārkārtīgi grūti apstāties pašam. Tādēļ ir vērtīgi, tā teikt, apmācīt, parunāties ar saviem tuvākajiem cilvēkiem, mamma, tētis, brālis, māsa, vīrs, sieva. Un man ir tāda noruna ar manu mīļoto cilvēku, kad viņš jūt, ka man jau širms ir aizgājis ciet, tad maigi novirzīt mani prom no mana datora, izvest mani pastaigāties vai paskatīsimies Netflixu, kaut kā tiešām fiziski palīdzēt cilvēkam pārslēgt to vidi no tās vienas lietas uz citu. Un otrs ir, kas man ārkārtīgi palīdz, ko katrs var pamēģināt jau no rītdienas, ir fiziski būt bez sava telefona.
Es neguļu vienā telpā ar savu telefonu vairs. Es jūtos ārkārtīgi priecīgi, ja es varu iziet pastaigāties bez sava telefona. Un tas pamēģiniet, tas patiesi rada ārkārtīgi nomierinošu sajūtu. Un tāpat kā mēs plānojam darbu, tāpat arī plānot atpūtu, konkrēti ierakstīt kalendārā. Tas nav tā kā, ja sanāks laiks, tad atpūtīšos, un es būšu pēdējā vietā pa tiem, kam ir bērni, jo īpaši tiem, kam ir bērni, ģimenes un vēl citas lietas ieplānot un skatīties. Piemēram, es zinu, ja man ir jābrauc viena diena turp atpakaļ vadīt mācības Tallinā, tad nākamā diena man kalendārā būs nobukota ar atpūtu, ar masāžu, ar braukšanu pie dabas, tāpat kā es ieplānoju savus klientus, tāpat es ieplānoju un respektēju laiku, kas man ir, lai atjaunotos. Tagad meitenes vēl kaut ko papildinās, bet tikmēr jau auditorijā, kam ir reku cilvēks ļoti grib. Jā. Es vienkārši tā klausījos tevī, un es nezinu, vai kāds to pie sevīm domāja, bet es iedomājos, pirms es strādāju tur, kur es tagad strādāju, es vadīju personāla vadību un komunikāciju RIMī. Un tur, kā jūs zināt, ir ļoti daudz kasieru, un viņiem nav tādas iespējas pēc dienas, kad uz tevīm ir 5 cilvēki izlādējuši savas emocijas, tāpēc, ka pilnēnes paņem brīvdienu. Un tur, protams, ka šis stress krājās un nepārtraukti, un es domāju, ka tas ir atsevišķs sarunas vērts temats, kā palīdzēt tiem darbiniekiem, kas varbūt paši nevar saplānot savu darbu, kā, piemēram, emocionālā darba veicēja. Jautājums no zāles. Sveiki, paldies. Man ir 2 jautājumi. Viens jautājums ir par to, kur tas apmaksātais darbs, kur cilvēks darba ņēmējs. Ja viņš ir ticis tajā zonā izdegšana, sākums, beigas, vienalga kaut kur, vai viņam ir iespēja atgūties kaut kādā veidā tajā vidē, kurā viņš tika pie šī izdegšanas kaut kāda posma? Tas ir pirmais no tās korporatīvās vides. Jo ne visiem ir iespēja noraut stopkrānu, kredītu un tā tālāk ģimene. Un otrs jautājums blakus kolēģei, varbūt no pieredzes, no arī pārējiem, kā atrast to savu. Es saprotu, ka katram savu formulu, bet no pieredzes varbūt kaut kādas nianses vai jebkas cilvēkam, kurš apzinās, nav ok, šo es negribu, respektīvi visi tie ķeksīši, kad es vēlos mainīt. Un esmu gatavs pārkāpt pāri tam slieksnim uz kaut ko citu, bet, wow, es nezinu uz ko, kā saprast, kā sajust, jo tā stereotipiskā kastīte, ko arī minējāt, kā vajag no tās izkāpt, ir ļoti grūti. Paldies. Tā, es tad sākšu, ja? Labi. Tā tad atgādināšu šoreiz jautājumu un arī sev, vai ir iespējams tad, kad jau tu jūties daļēji vai galīgi izdedzis un tu saproti, ka tā darba vide tev apkārt nemainīsies, vai ir iespējams izveseļoties. Manuprāt, kad ir vajadzīgs laiks, un tas, ko es parasti iesaku darbiniekiem, kas ir nonākuši tādā situācijā, un tas ir atkal no katra bēgļa individuāli atkarīgs, vai tu vari uz to situāciju paskatīties no cita skatu punkta. Jo tad, ja tu visu laiku redzi, ka tur ir melns ezis stūrī, tad ja vien tu nepagriezīs viņam muguru, tas melnais ezis tur būs. Ja? Un tādā gadījumā var izveseļoties. Bet, ja tu turpini to ezi redzēt arī pēc mēneša un pēc 2, tad visdrīzāk ir jāiet uz citu istabu. Kā pamanīt, ka ir tas toksiskais uzvedības modelis, vai ne? Pašam savu zemapziņu grūti redzēt no malas. Tur ir, Monika teica par tuviem cilvēkiem. Es piebildīšu, lai tie ir atbalstoši tuvi cilvēki. Jo, ja mēs tur stāstīsim problēmu un kāds tur, ko tu tur izdomā, mūsu laikos nekāda izdegšana nebija, ko tu tur cepies, ja? Tur nebūs nekāds atbalsts baigais, mums nepaliks labāk no tā. Bet, ja mums, piemēram, ir blakus kāds cilvēks, kurš, hei, es skatos, ka tu pēdējā laikā ļoti daudz strādā, tu esi viegli aizskaitināma, vai, pamana, piemēram, vai arī depresīva sāc kļūt, vai tu esi pamanījis, ar ko tas ir saistīts? Tāda veida jautājumi, bet tur tiešām ir svarīgi, lai mums ir kāds apkārt, kurš pamana un uzdod mums, mēs paši sev varam uzdot jautājumu. Vai es šādi esmu gatava dzīvot vēl 5 gadus, 10 gadus? Ja es pieņemu, ka man šāds darba veids un darba apjoms būs vēl 15 gadus, kā es jutīšos savas dzīves beigās par to, ka es visu mūžu esmu tā strādājis? Vai es jutīšos gandarīt, vai es drīzāk nožēlošu to?
ko es esmu izdarījis vai es neesmu izdarījis. Daudz jāuzdod sev jautājumu par to, kur mani novadīs tas, ko es daru tagad. Jo tas, ko es daru šodien, mēs redzēsim, mēs jutīsim sekas tam pēc gadiem. Dažreiz pēc nākamajā dienā, dažreiz pēc nedēļām vai pēc gadiem. Tā kā mēs jūtamies šodien, tas ir sekas tam, ko mēs darījām pirms kāda laika. Ja? Un ja mēs gribam citādāku rezultātu, mums ir arī jāpamaina tas, ko mēs šobrīd darām. Jo, ja mēs darīsim to pašu, mēs nonāksim pie tā paša rezultāta. Un tāpēc ir svarīgi tie jautājumi sev. Es parasti arī sev uzdodu jautājumu, ja es turpināšu šādā veidā, vai es pēc 5 gadiem nožēlošu to, vai es karjeras beigās to nožēlošu. Man parasti tas jautājums ļoti sev ir palīdzējis par to nožēlu. Mums tūlīt palūks pamest šo maigo skatu, nākamgad noteikti runāsim garāk, bet par to vajag kastīti un to sākt ar nenormāli elementārām lietām. Nevis, kas ir mana misija, profesija, tagad cita, uz ko es esmu gājusi gadiem ilgi, bet kāda kafija man garšo? Man garšo. Nevis kādu es vienmēr esmu dzērusi vai kaut kas tāds. Kādas drēbes es velku vai frizūru kādu ar nenormāli elementārām lietām, lai vispār nonāktu pie tā true self, kas ir mans. Jo bieži tu saproti, ka tu kaut ko esi darījis tikai pēc inerces. Otrais jautājums? Tas nebija otrais jautājums? Mēs drīkstam? Paldies jums liels! Varbūt tiem, kuriem paliek jautājumi, pēc tam pienāciet vienkārši. Mums atļāva vienu jautājumu atļāva. Labi, tad noīsināšu maksimāli ātri. Ļoti forša atziņa par to, ka salīdzinājums ar narkomāniju, ka tu nerisini narkomāniju ar vielu, tu nerisini alkatību ar naudu un tu nerisini vēlmi pēc atzinības ar atzinību. Bet tā jautājuma būtība vairāk ir tiem apstākļiem, lai to atrisinātu. Viņi jau nav tajā pašā lietā, bet tam visam apkārt. Un te bija daudzas ļoti labas atziņas par to, ka plānotājā ielikt laiku par atveseļošanos, par telefonu neņemšanu, par apkārtējo vidi. Vienkārši vēlējos dzirdēt varbūt tādus tiešām praktiskus padomus cilvēkiem, kam ir vēlme kontrolēt un sasniegt, ko jūs varētu īsi ieteikt. Jā, īsts ieteikums. Muļķīgs varbūt, bet beidzam strādāt smagi, bet meklējam iespējas. Gaida. Citreiz tas ir pareizā laikā un vietā vienkārši atrast, šito darīšu. Bet citreiz ir kaut kāda intuīcija, jā. Jo Monika teica, tas gads iešu uz to virzienu. Bet tas, ka rukājam un tagad vairāk strādāsim, vairāk naudas, man liekas, vispār nestrādāsim. Spilgts piemērs, es labāk nogaidu, sagaidu, nezināts piemērs. 2 mēnešus taisu meistarklasi, nezinu, ar 5 papildus cilvēkiem, vēl šefiem, man nopēr 20 cilvēki. Man vakarā bija iedvesma uztaisīt ceļvedi no 10 cepumiem, nākamajā dienā nopirka 500 cilvēki. Tā kā meklējam šo iedvesmu, to intuīciju sevi, šito. Un arī pamainīt pieeju. Ja ir mērķis skaidrs viens, bet ir iespējams ļoti daudz dažādas pieejas, kuras nav ienākušas prātā. Varbūt ar ChatGPT parunāties un kaut kādus radošus risinājumus rast, ka tas ceļš, ko tu redzi, iespējams nav vienīgais, lai nonāktu tur, kur tu vēlies. Strādāt gudri, nevis smagi. Cik šī zilās. No manas puses droši vien būtu tāds ieteikums, lai arī kā mēs visi dzenamies pēc rezultātiem un sasniegumiem, mēģinam izbaudīt procesu. Jo tas process ir tas, kas mūs padara labākus cilvēkus, paplašina mūsu redzesloku un palīdz mums pašiem būt tiem, kas mēs esam. Un man būs ļoti tipisks psihoterapeita viedoklis un ieteikums. Pievēršam uzmanību savām emocijām. Zem katras emocijas ir vajadzības, tātad kādas piepildītas, nepiepildītas vajadzības. Un vēl viena lieta, ko es nepieminēju, kā es stabilizēju savu pašvērtējumu. Jo, ja es dzenos pēc status, tad iespējams es stabilizēju savu pašvērtējumu ar to, ka mani citi apbrīno. Tikai tad es jūtos kā vērtīgs cilvēks. Tātad es nejūtos kā vērtīgs cilvēks citos apstākļos. Tas ir labs jautājums, vai es jūtos kā vērtīgs cilvēks. Vai arī, ja es nespēju cilvēkiem nekad atteikt un pateikt, nē, tad iespējams es stabilizēju savu pašvērtējumu ar to, ka es esmu labs cilvēks, ka citi man uztver kā labu un izpalīdzīgu cilvēku. Tikai tad es esmu vērtīgs cilvēks. Ja es atļaujos pastāvēt par savām vajadzībām, es vairs neesmu vērtīgs cilvēks. Tā kā pamaniet, kādā veidā jūs stabilizējat savu pašvērtējumu ikdienā.
jo tas ļoti būs saistīts ar jūsu emocijām un vajadzībām. Tā kā ļoti psihoterapeitiski, bet varbūt noderēs. Milzīgs paldies Madarai, Pārslai, Amandai, Monikai un jums visiem, ka atnācāt! Un Lampai! Paldies! Shit.